Labdien! Mans vārds ir Viesturs Slaidiņš, esmu jums pro vadītājs. Sveiciens jaunajā gadā. Ceru, ka ir izdevies arī atpūsties, jo es zinu, ka grāmatvežiem šis, jebkurā gadījumā gada noslēgums un gada sākums ir ļoti noslogots periods. Tāpēc ceru, ka arī atradāt brīvdienas, nestrādājāt pa brīvdienām, bet zinu, ka ir grāmatveži, kas arī brīvdienās strādāja. Bet šodien pastāstīšu par rīkiem, par dažādām iespējām, kas varbūt varētu arī atvieglot jūsu ikdienu. Jo es pats diezgan daudz izmantoju mākslīgā intelekta rīkus. Gan lielos valodu modeļus, gan tādus kā ChatGPT, Gemini, Claude un arī citus. Tāpat arī dažādas, lai prezentācijas veidot, ir jau izveidot dažādi rīki. Respektīvi šie rīki kļūst arvien vairāk un vairāk, un ir, bieži vien ir grūti jau sekot līdzi visu šie rīku attīstībai. Tāpēc šodien varbūt parādīšu dažas lietas, kuras pats esmu atklājis tieši šajā ChatGPT, un mēģināšu tās arī demonstrēt uz tādiem tīri praktiskiem piemēriem, kā jūs to varētu izmantot. Un noteikti jums radīsies arī idejas, kā to izmantot vēl plašāk un lai paveiktu vēl citus uzdevumus, ne tikai šos. Tad sākšu ar šo prezentāciju praktisko jau. Tad par ChatGPT. Viena lieta, ko es noteikti ieteiktu, ir izmantot maksas versiju. Maksas versijā jūs vienmēr dabūsiet jaunākās visas iespējas. Tā arī savā ziņā ir drošāka, jo jūs varat norādīt, ka lai tie dati, ko jūs norādat, ko jūs ievadat modelī pieprasījumos, netiek izmantot modeļu trenēšanai. Kas var būt ļoti būtiski, ja jūs norādat kādu konfidenciālu informāciju vai kādu fizisko personu datus, tad tos noteikti nevajadzētu ļaut izmantot modeļu trenēšanai, jo tad tie kādā brīdī var nonākt publiski pieejami. Tāpēc arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs noteikti komerciāliem mērķiem vienmēr izmantojam tikai maksas versiju. Bet, jebkurā gadījumā es neieteiktu pat maksas versijā modelī ievadīt ļoti tādu sensitīvu, konfidenciālu vai fizisku personu datus noteikti. Tad par šo pirmo piemēru. Tad pirmais piemērs man faktiski ienāca prātā tāds, ka par cik gadu mija, tad es domāju, ka jūsu klientiem varētu būt svarīgi uzzināt, kādas ir izmaiņas likuma normās, kas varētu viņus skārt. Un lielie valodas modeļi ir lielisks rīks, lai sagatavotu šādu ziņu. Jo jums vajag analizēt, piemēram, lielus teksta apjomus, vai jums vajag ģenerēt kaut kādus tekstus, tad lielie valodas modeļi ir tieši tas rīks, kas jums var vislabāk palīdzēt. Šeit sagatavojas jau iepriekš, lai taupītu laiku, sagatavojas jau piemēru, kurā es norādu, ka es esmu grāmatvedības birojs, tātad iedodam modelim kontekstu, ka tā būs ziņa klientiem. Klienti tātad, atkal, lai iedotu to kontekstu, ka klienti ir maz uzņēmuma vadītāji, tie ziņas saņēmēji. Un arī beigās vēl norāda, ka, lai tā tad būtu formāls, bet arī draudzīgs tonis. Tas, ko būtu vēl svarīgi norādīt, ka mēs vēlamies tātad, lai modelis izmanto web search, kas nozīmē, ka viņš meklēs arī internetā visas šīs izmaiņas, un arī šo iespēju Canvas. Un to es jums vēlāk parādīšu, kāpēc izmantoju šo Canvas iespēju. Iespējams, daļa no jums jau to izmanto, bet tā ir tāda ērts veids, kā pēc tam tālāk strādāt ar šiem tekstiem, ko modelis ģenerē. Tad palaidīsim. Šeit mēs arī redzam, ja mēs uzklišķinam uz šo domāšanas zīmīti, mēs redzam faktiski, kas notiek modelī iekšā, faktiski, ko viņš dara. Šeit, protams, viss ir angļu valodā, bet jūs varat izsekot faktiski visiem soļiem, ko šis modelis, jo šis modelis pats sev veido šo darba struktūru, lai viņš varētu izpildīt šo jūsu uzdoto uzdevumu. Viņš faktiski izveido tādu plānu, kas viņam būtu jāizdara, lai viņš varētu izveidot šo ziņu jūsu klientiem. Un tad mēs redzam, ka viņš jau sāk meklēt internetā, viņš meklē dažādos portālos. Rekrutējā viņš nonācis gan Saeimā, gan Finanšu ministrijā un tā tālāk. Varbūt laika taupīšanas nolūkā jau skatīsimies tad, kad būs rezultāts gatavs. Vēl viena lieta, es faktiski
visbiežāk izmantoju angļu valodu, lai komunicētu ar modeli un definētu tos darbu uzdevumus. Un, ja man tas rezultāts ir vajadzīgs latviešu valodā, tad vienkārši beigās pievienoju, lai tas tiktu pārtulkots latviski. Tātad, jā, mums jau ir rezultāts. Tad mēs redzam, varbūt vizuāli viņš nav visveiksmīgāk noformēts, bet tātad skatāmies, kas mums šeit ir. Jā, tātad te ir gan par darba spēka vai par nodokļu izmaiņām. Jā, šeit gan viņš tā diezgan nekonkrēti to ir izdarījis. Līdz ar to mēs vēl varētu ar šo tekstu pastrādāt. Es gribētu uzlabot šo ziņu. Tātad. Tā viņš man to vēl turpina stāstīt. Tātad mēs varam nospiest šeit podziņu edit. Un tātad, vēl vienreiz parādīšu, tātad, principā, ja mēs izmantojam šo Canvas iespēju, tad šeit parādās vairākas iespējas, šeit podziņa edit. Un šis nozīmē to, ka mēs jau varam sākt labot šo atgriezto rezultātu, tātad, ko ģenerēs mākslīgais intelekts. Piemēram, man īsti neapmierina šī sadaļa visa, un es vēlētos šeit kaut ko komentēt. Tātad es vēlētos, lai viņš min. Tātad, lai viņš... Un tātad modelis tieši rediģēs šo sadaļu šajā momentā. Jā, tātad viņš arī izlaboja. Mēs redzam, ka viņš arī ielaboja tieši konkrētās šīs līkmes, kas ir mainījušās. Un tādā veidā mēs varam vēl, tātad ar šo tekstu, mēs varam faktiski strādāt jau gandrīz tā kā tādā Word vai citā redaktorā. Un, teiksim, ja mums nepatīk, ja mēs gribam kaut kādus vēl uzlabojumus, teiksim, es varu arī šeit principā izdzēst ārā. Es varu izdzēst tā, par akcijas man nav būt, es zinu, ka nevienam klientam man nav akcijas nodokļi. Tā viņš te vēl nosūta klientiem iespēju, ka viņi var tā zvanu, es šobrīd nevēlos no klientiem. Un te viņš jau izdomājis arī divus ieteikumus, kā varētu jūs palīdzēt saviem klientiem. To jūs, protams, pēc saviem ieskatiem varat mainīt vai izņemt ārā. Un faktiski, jebkuru no šīm sadaļām jūs varat viņam lūgt pārstrādāt. Un tas galvenais iegūms šim Canvas ir tas, ka jums nav jāuzdod jauns prompts, un viņš, respektīvi, nemainīs pilnīgi, nepārģenerēs visu tekstu, viņš pārģerēs tikai to daļu, par kuru jūs norādat to savu komentāru. Piemēram, man nepatīk šis virsraksts. Teikšu, lai viņš man šo virsrakstu izveido draudzīgāku. Draudzīgāku, neformālāku virsrakstu. Tātad. Nezinu, cik viņš sanāca draudzīgs, nezinu, kāpēc te ir paraugs, bet to es izdzēsīšu ārā. Labi, neizdzēsīšu.
Vēl interesanta iespēja ir... Tā, atversim vēlreiz. Tā, šo vajadzēs izmērā. Tā, vēl jūs redzēsiet, ka šeit apakšā ir vēl vairākas iespējas. Tātad mēs varam izveidot šo ziņu, kā tagad arī bieži vien ir moderni, ka viņš pats izdomā tātad šīs emociju ikonas pievienot. Pieņemsim, ka mēs gribētu vārdus gluži neaizvietosim, bet, piemēram, tur, kur ir saraksti, lai tātad viņš pievieno šīs emociju ikonas, lai padarītu krāsaināku to tekstu. Es nezinu, reizēm, ja tā ziņa varbūt ir neliela, tad dažas emociju ikonas netraucē, bet, reizēm, ja tur viss ir vienās ikonās, tad tas ir nedaudz par raibu. Bet, tad šādi viņš piedāvā to izdarīt. Protams, ja jūs to nevēlaties, jūs to arī varat droši noņemt nost. Kas ir interesanti, te jūs varat arī spēlēties, piemēram, ar šī, te tāds kā, cik izglītots vai tieši cik izglītots šajā tēmā, par kuru jūs veidojat šo aprakstu vai tekstu, ir jūsu lasītājs. Un te jūs varat ar tādu slaideri norādīt, piemēram, vai tas ir tur faktiski bērndārza līmenis, vai tas ir jau tur augstskolas absolventa līmenis. Un tādā veidā arī, ja jums kaut ļoti sarežģīta tēma, jūs apmēram zinat tos savu klientu, varbūt reizēm jums ir jāstāsta tādā pamatskolas līmenī. Mēs bērndārzu neliksim, uzliksim tādu pamatskolas līmeni. Faktiski šajā momentā viņš pārģenerēs visu šo tekstu. Un tam tad vajadzētu kļūt daudz vienkāršāk lasāmam vai tādā vienkāršākā valodā veidotam. Jā, var redzēt, ka viņš aizvieto dažus vārdus. Faktiski tas teksts kļūst tāds vienkāršāk, varbūt ne noteikti vieglāk uztverams, varbūt viņš neizmanto tik daudz terminus. Tātad, un te jau jūs varat skatīties, kas ir tāds jūsu klientiem vislabāk uztveramais un arī to tekstu pielāgot. Iespējams, ka vienam klientam nepieciešama viena veida ziņa, citam klientam cita veida ziņa. Tā arī mēdz gadīties. Jā, vēl ir iespēja arī mainīt tātad, cik detalizēti jūs gribat stāstīt par šiem jaunumiem. Šobrīd, man liekas, šeit jau ir diezgan detalizēti. Es gribētu tomēr, lai tas būtu daudz īsāk un kompaktāk. Un tad, protams, arī modelim jāpieņem lēmums, varbūt kādus no punktiem viņš izņems vispār ārā. Arī to struktūru varbūt viņš izveidos tādu daudz kompaktāku. Bet, redzam, ka tagad ziņa, faktiski punkti palika tie paši, bet ziņa jau ir krietni īsāk ar daudz mazāku liekvārdību. Varbūt tas ir nedaudz pa maz, iespējams, nepieciešams otra galējība, ka mēs ejam uz pavisam garu ziņu. Tā, reizēm viņš neparādās, kā gribētos. Jā, šeit viņš uzreiz tādus vairāk skaidrojumus pievieno, jums šis teksts ir garāks. Te, protams, jautājums, vai tas ir nepieciešams. Jo, ja tā ir ziņa, ko jūs sūtat e-pastā, tad droši vien, ka klients varbūt nebūs gatavs lasīt tik garu ziņu. Bet tas, ko es gribētu parādīt tālāk, mēs tagad nokopēsim šo ziņu. Darīsim citādāk. Mēs nevis nokopēsim šo ziņu, bet mēs lūksim, mēs izdomājam, ka mēs dažiem klientiem vēlamies
noprezentēt šīs izmaiņas. Mums ir sarunāta tikšanās, un mēs vēlētos noprezentēt šīs likumdošanas izmaiņas. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam lūgt sagatavot prezentācijas struktūru. Jā, varbūt vēl pirms prezentācijas struktūras ģenerēšanas parādīšu vēl vienu lietu, ko piemirsu. Jā, šeit arī jūs varat redzēt, tad aizējam apakaļ, nospiežam edit podziņu, aizējam uz šo canvas skatu. Šeit jūs arī varat redzēt, kādas izmaiņas ir notikušas. Tātad, tajā brīdī, kad jūs pārģenerējat kādu daļu vai visu šo tekstu, jūs šeit augšā varat nospiest podziņu, jūs redzat, kas tika mainīts. Kā pēdējās tajās izmaiņās, kas tika mainīts. Tātad mēs redzam, ka par cik šī ziņa tika pārģenerēta garāka, tad šeit tika pielikti šie punkti. Šis, manuprāt, jau ir tāds ierasts veids, kā līdzīgi kā Wordā, piemēram, ar track changes, ka jūs redzat, kas tika izmainīts. Jo, tādā veidā jūs varat arī sekot līdzi un jums nepazudīs. Nebūs tā, ka pēkšņi modelis kaut ko izmaina un jūs to nepamanat. Jūs vienmēr varat redzēt, ko modelis šajā ziņā izmainīja. Un tādā veidā šo ziņu pamazām jūs varat uzlabot, līdz tā sasniedz jau praktiski tādu ziņu, kādu jūs vēlaties nosūtīt. Jo arī šeit jūs varat, piemēram, izdomāt, ka jūs vēlaties vēl vienu sadaļu, jūs ierakstat šeit vēl vienu sadaļu un norādat, piemēram, tā, es izdzēsu par šīm akcijas precēm, es varu norādīt... Tātad, lai es vēlos tomēr pievienot šādu sadaļu. Tātad, jā, man tomēr neapmierināja tas, ka šeit nav akcijas sadaļas. Šeit ir PVN, ērēķini, vēl viens PVN un PVN pārtikai, PVN kopējs un darbspēks. Es tomēr vēlētos arī akcijas. Tad šeit pievienoju jaunu punktu un norādu, lai modelis arī viņu papildina un aizpilda. Jā, un tātad viņš arī smuki aizpildīja šo sadaļu. Tā, labi, atgriezīsimies tātad pie prezentācijas veidošanas. Prezentācijām ļoti ērti ir izmantot rīku gamma. Vismaz to ir sanācis izmantot visvairāk. Un tur ir vairākas iespējas, kā ģenerēt šo prezentāciju, bet viena no iespējām ir arī norādīt tādu slaidu struktūru vai jau tādus pieturas punktus vai jau konkrētu prezentācijas struktūru, un šis gamma rīks viņu smuki vizuāli papildinās, sakārtos un izveidos jau reāls prezentācijas slaidus. Un, lai nebūtu jātaisa šī struktūra pašiem, mēs varam lūgt, lai mākslīgā intelekta modelis, mūsu ChatGPT, to sagatavo. Tātad mēs norādam. Šeit es norādu, lai viņš sagatavo šajā markup valodā, kas ir gammai īpaši, tā lai tas gammas risinājums to saprot pēc iespējas labāk. Un tā tad redzēsim, kāds ir šis rezultāts. Te mēs atkal varam apskatīties, kas tad notiek. Viņš tātad apskatās arī tātad šajā gammas lietotnē, kā tas ir jāveido. Gamma pati, protams, arī prot ģenerēt tekstus, arī pašā gammas risinājumā var norādīt, piemēram, ka jūs vēlaties ģenerēt prezentāciju, vienkārši norādīt pāris teikumus, par ko šī prezentācija būs, cik jūs vēlaties slaidus, un arī šis rīks spēja līdzīgi kā ChatGPT no interneta izgūt informāciju. Bet ChatGPT, protams, tādā ziņā varbūt ir jaudīgāks, un jūs sagatavojat šeit, tad jau faktiski tas rezultāts būs diezgan ātri sasniedzams arī šajā gammas risinājumā.
Jā, tad redzam, ka te ir iegūts rezultāts. Tad faktiski te ir ChatGPT ir sadalījis jau faktiski tādos kā slaidos, vai visu šo informāciju varam šo kodu, visu tekstu nokopēt. Tātad gammas lietotnē mēs norādīsim, ka mēs vēlamies iekopēt jau tādu prezentācijas struktūru. Un tātad tālāk jau gamma apstrādās šo tekstu, vēl nedaudz uzlabos šo tekstu. Šeit mēs arī varam norādīt vēl dažādas kritērijas. Tad mēs vēlētos, lai teksts nebūtu pārāk maz, tā vidē, respektīvi, lai nav pārāk detalizēti un nav ļoti detalizēti. Šeit mēs atkal norādam, kas ir auditorija. Latviešu valodā, praktiski skaidri. Šeit latviešu valodā. Tātad te mēs arī varam izvēlēties, kādu stilu izmantot. Tātad te arī var dažādus piemeklēt stilus. Un arī tātad prezentācijā tiks ģenerētas bildes. Tātad arī izmantojot mākslīgo intelektu modeļus. Dažādi attēli tiks ģenerēti. Es nevēlos fotogrāfijas, es gribētu, lai man ir tādas ilustrāciju veida bildes. Tā, un vēl pārbaudīšu vēlreiz, te tātad apakšā parādās, cik slaidi tiks izveidotas. Pārbaudīšu, vai tas, jo reizēm tas neatbilst tam, ko es vēlos, tas, ko ir ChatGPT uzģenerējis, tātad viens. Jā, es vēlētos 12, ieliksim 13 slaidus, lai uzģenerējam. Un faktiski tagad jau modelis tad paņem visu šo saturu, ko mēs norādījām, ko mums uzģenerēja ChatGPT, ņem vērā mūsu norādītos tās prasības, un jau tiek ģenerēti jau konkrēti slaidi. Teksti tiek nedaudz mainīti, pārrakstīti. Visu šo mēs arī varēsim pēc tam rediģēt. Ja kaut kas mums nedara, vai kaut ko mainīt, mēs to varam visu ļoti ērti rediģēt. Iegūms šim gamma rīkam arī ir tāds, ka mēs faktiski ļoti viegli varam rediģēt šo prezentāciju. Patiesībā es pēdējā laikā pārsvarā strādāju ar Google Slides risinājumu. Protams, ir daudz strādāts arī ar PowerPoint, bet jāatzīst, ka šis gamma risinājums ir līdz šim ērtākais veids, kā ātri mainīt prezentāciju, jo bieži vien ir kaut kādas nobīdes vai kaut kādi visādi sīkumi, kas paņem daudz laika, tad šeit tiešām ir ļoti ātri un ērti mainīt gan to prezentāciju, gan informāciju slaidos, gan prezentācijas struktūru. Faktiski te jau mēs redzam, kā notiek. Nedaudz pagaidīsim, un tad jau redzēsim šo rezultātu. Tā, skatāmies, kas ir uzģenerēts. Varbūt uzlikšu reiz prezentācijas režīmu, lai mēs varam novērtēt šo uzģenerēto saturu. Tā, tad virsraksts slaids ir uzģenerēt arī attēls. Iesim tālāk, prezentācijas mērķis un galvenā struktūra. Te ir auditorija, tātad arī šīs animācijas tiek uzreiz automātiski izveidotas, šīs mazās ikoniņas tiek uzģenerētas kā ilustrācijas. Protams, šeit ir dažādas nianses, kas mūs neapmierina, ko mēs vēlamies pēc tam izlabot, ko varbūt mākslīgais intelekts ir nokļūdies. Noteikti visi teksti ir jāpārlasa, jāpāriet, visam ir pāri, jāpielabo. Bet tātad arī šī struktūra, kādā veidā tā prezentācija tiek veidot, arī tiek izveidota tāda ļoti uztverama. Mums nav jādomā veids, kā pasniegt šo prezentāciju. Varbūt šeit šī ģenerētā bilde varbūt nav ļoti veiksmīga, te arī kaut kas nav ar fontiem, bet te mēs, piemēram, redzam īsts piemērs, kā pārbaudīt augu aprēķinus. Tātad vispirms darbinieku dati, aprēķini, ieturējumi, riski, respektīvi tādi atkal tāds kontrola punkti, pie kā pieturēties. Te, teiksim, respektīvi, noteikti prezentācija nav ideāla. Te, teiksim, attēli ir uzģenerēti, kas ir piena produkti, maize un tā tālāk. Tad šis ir principā pilnībā mākslīgā intelekta ģenerēts attēls, atbilstošs slaidu izskatam, arī šai vizuālajai izskatam. Un prezentācija nav ideāla, bet faktiski visi šie dati šeit iekšā ir. Jautājums,
cik ilgu laiku aizņemt jums izveidot šādu prezentāciju pašiem ar to iepriekšējo to informāciju, kas bija aprakstīta. Noteikti man tas aizņem daudz vairāk laika nekā pāris minūtes, lai uzdzinētu šādu, un pēc tam ar šo jau strādājot, teiksim, man nepatīk attēls, viņu izdzēš, un uzreiz tiek viss tas slaids tiek pārveidots. Jā, un tas, ko es minēju, šeit ir ļoti ērti pievienot kaut kādu papildus blociņus, vai piemēram, šeit mums ir 4 bloki, es redzu, ka man te vajadzētu pievienot vēl vienu bloku, un ļoti ērti es pievienoju ka es vēlos uzsvērt mūsu varbūt dārgiem, bet jaukajiem klientiem. Es vēlos izveidot ikonu. Jā, šeit jau ir piedāvātas ikonas dažādas. Un es arī, teiksim, varu izmantot šeit iespēju, lai šis teksts arī tiktu izveidošu tā šādi vienkārši. Piemēram, ja man vajadzētu vēl vienu bloku, es pievienoju vēl vienu bloku, un tad arī viss šī vizuāla tā struktūra tiek izveidot ļoti, ļoti ātri un ērti labojama. Vai arī, ja piemēram ir kāds no attēliem, kas man īsti nepatīk, es varu viņu palūgt, lai viņš tiktu pārģenerēts. Jā, tātad šis gammarīgs arī ir ļoti ērts tādai ļoti ātrai prezentāciju izveidošanai. Protams, tur ir vēl ļoti daudz dažādas iespējas. Jūs varat arī pēc tam to prezentāciju gan prezentēt no pārlūka, bet varat arī lejupielādēt viņu arī kā PDF vai PowerPoint vai tajos pašos Google slaidos vai kā attēlus. Līdz ar to nav tā, ka jūs esat ierobežoti prezentēt tikai šajā rīkā. Jūs varat arī pēc tam to pārvērst par PowerPoint un apstrādāt tālāk jau PowerPointā. Bet, no tādas vienkāršas struktūras līdz prezentācijai var nonākt ļoti, ļoti ātri. Un, protams, ja nepatīk šis pirms stils, tad var arī nomainīt stilu uz kaut ko pavisam citu. Un arī tātad šī prezentācija visa tiks pārveidot citā stilā. Attēli gan netiks pārģenerēti, bet to jūs varat izdarīt vēl vienreiz, var teikt, uzģenerējot šo prezentāciju. Jā, tas būtu tāds ātrais ieskats par kā izveidot ziņu, kā strādāt ar šo Canvas režīmu ChatGPT, lai šo ziņu vēl uzlabot tieši tā kā jūs vēlaties, nevis katru reizi pārģenerēt to ziņu. Jo tas reizēm ir tāds laikietilpīgi un nogurdinoši, ka jūs mēģināt no tā modeļa dabūt ārā to savu ideālo ziņu, bet katru reizi viņš pilnībā pārģenerē to ziņu, un kaut kādas dažas vietas kļūst labākas, dažas vietas atkal kļūst sliktākas. Un tad šis Canvas režīms ir tā iespēja, kā tiešām izveidot to ziņu, piemēram, tādu tieši kā jūs vēlaties. Jo jūs atverat Canvas režīmu, jūs varat izlabot, jūs varat pārtaisīt tikai konkrētās vietas, kas jūs neapmierina vai kuras jūs gribat redzēt citādi. Redzējām, kā ChatGPT var izmantot tekstu ģenerēšanai, tātad ziņas ģenerēšanai jūsu klientiem, un arī gammarīku, kas izveidoja jau prezentāciju, balstoties uz šo izveidoto ziņu. Un tagad apstīsimies citu veidu, kā izmantot ChatGPT, šos valodu modeļus. Un tas ir piemērs tāds, ka jums, piemēram, ir daudz līgumu noslēgt ar jūsu pakalpojumu, dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem. Un jums kādā līgumā ātri ir jāatrod apmaksas nosacījumi, piemēram, vai daudzos līgumos ir jāatrod visu līgumu apmaksas nosacījumu. Tad te man ir 2 piemēri. Te man ir publiski pieejami 2 līgumi, kuri visiem internetā ir atrodami. Viens ir Latvenergo darbinieku veselības apdrošināšanas līgums, un otrs ir mūsu jums pakalpojumu līgums. Tad, norādīsim tātad šo pieprasījumu. Tātad norādīsim, ka internetā ir atļauts meklēt. Tātad atrast līguma apmaksas nosacījums un norādīt precīzu citātu pie katra rezultāta. Precīzu citātu es norādīju tāpēc, lai
Tātad mākslīgā intelekta modelis neizdomātu kaut ko nenohalucinētu, un, lai tiešām mēs redzētu, kurā punktā ir šis minētais, lai mēs varam pārbaudīt pēc tam, vai tiešām, jo līgums ir svarīga lieta, lai mēs tiešām varam pārbaudīt, ka šāda atsauce, ka šāds teksts līgumā tiešām pastāv. Tā, un es arī norādīju gan tātad šo Canvas režīmu, lai mēs pēc tam redzētu, varētu strādāt labāk ar šo rezultātu. Un izdarīsim to pašu arī ar mūsu jumjas līgumu. Tātad modelis arī spēja izgūt šo līgumu. Protams, mēs arī varam augšu pielādēt, līgumam nav jāatrodās publiski internetā. Mēs viņu varam augšu pielādēt, vai pat varam ielikt līguma attēlu. Skatīsimies, tad kāds ir šis rezultāts. Te mēs atkal varam redzēt visu faktiski, kas tiek šajā līgumā analizēts. Un pēc brīža jau pastīsimies, kāds tad ir rezultāts. Tā, esam ieguvuši rezultātu. Principā redzam, te ir atrasti, līgums ir gana garš. Līgums mums te ir uz 11 lapām. Un mēs redzam, ka te ir atrastas visas vietas, faktiski te ir par dalīto apmaksu un maksājumu grafiku, te pat ir konkrēti, kad ir pirmā iemaksa gaidām, kad ir nākamie termiņi jau smuki, jau pat boldā atzīmēti. Atrodam arī atsauces, tātad 4.3 punkts, 2. lapa. Te ir vēl viens par rēķina apmaksas termiņu, kas ir nemazāks. Un tālāk, faktiski šeit mēs redzam pilnīgi visas vietas, tad arī te ir īpašie nosacījumi, piemēram, par nestrādājušiem pensionāriem un radiniekiem, par papildu programmām. Un te mēs redzam, ka faktiski modelis saprot, ko mēs jautājam, un tā kā viņš ne tikai meklē tur konkrētu, kur ir norādīts apmaksas nosacījumi, bet viņš atrod pēc būtības visas lietas, kas attiecās uz apmaksu. Un pastīsimies, kā iet ar otru līgumu. Šeit arī mēs redzam, ka faktiski mūsu līguma gadījumā viņš arī ir izvilcis jau konkrētus citātus, tātad pirmajā lapā 1.1.2 punkts. Izsniedzam tātad rēķinus, klients maksā atbilstoši cenrādim. Te varbūt ir nedaudz vairāk tā informācija, ko viņš, bet mēs faktiski varētu arī to samazināt, šeit faktiski arī jau ir izvilkts ar konkrētiem citātiem par apmaksu, par neapmaksu un tā tālāk. Faktiski šis arī ir veids, kā jūs varat izmantot ChatGPT, ja jums ir gari līgumi. Protams, daudz vēl citas lietas jūs varat izgūt no šiem līgumiem. Viņš saprot šo jēgu. Un tādā veidā jūs varat iegūt ļoti ātri informāciju, kas jums nepieciešama. Un jūs, protams, to varat arī izdarīt masveidā. Jūs varat modelim iedot daudzus līgumus un norādīt, lai viņš par katru līgumu izveido, piemēram, izveido tabuliņu, kurā ir par katra līguma nolīgumā minētie apmaksas nosacījumi izvilkti kā citāti. Vai kas cits, kas jums ir nepieciešams, jūs to varat lūgt, un tas arī tiks sagatavots tādā veidā. Un trešā iespēja, ko gribētu arī parādīt, kas jau ir tāda sarežģītāka, sarežģītāks uzdevums. Tam mēs izmantosim šo aģentu režīmu. Aģentu režīms ChatGPT nozīmē to, ka faktiski ChatGPT izveido aģentu, un tas aģents ir, var teikt, tas ir dators, virtuāls dators, caur kuru tiek darīts dažādas darbības, kurš var izveidot jaunus failus, kas var ģenerēt kaut kādu programmatūras kodu un palaist šo programmatūras kodu. Respektīvi, tur parādās jau daudz plašākas iespējas, ko ChatGPT spēja izdarīt.
Un šis aģenta režīms ir, piemēram, nepieciešams tad, ja jūs vēlaties, lai ChatGPT rezultātā jums uzģenerētu, piemēram, vairākus kaut kādus materiālus, kas sastāv no vairākiem failiem. Tajā gadījumā jums arī būtu nepieciešams izmantot šo aģenta režīmu. Te es parādīšu jums piemēru, kāds varētu būt šis uzdevums. Tātad uzdevums būtu izveidot jauna maza SIA onboarding komplekta. Es nejauši izmantoju gan angļu valodu, gan latviešu valodu šajā pieprasījumā. Jo bieži vien ChatGPT labāk tomēr saprot angļu valodā, un tad kaut kāds atslēgas vārdus, lai nebūtu pārpratumu, bieži vien labāk izmantot angliski. Tāpēc izmantoju vārdu onboarding komplekts grāmatvedības birojiem Latvijā, kas sastāvēs tātad no šīs klienta anketas, no tāda checklista, kurā būs dažādas piekļuvas EDS-am, bankām droši vien, un kas ir nepieciešams jums, lai jūs strādātu ar šo klientu. Tad tāds 2 nedēļu plāns šim klientu onboardingam. Būs arī e-pasts, kur jūs nosūtīsiet klientam, un tāds iekšējs uzdevums saraksts, pēc kuru jūs pēc tam varat iet un atsakot, kā šis klients, cik veiksmīgi klients ir onboardēts pie jums. Un tas, ko mēs sagaidām, tātad ir zip arhīvs, zip fails, kurā tad būs visi šie materiāli, norādītie, ko mēs sagaidām. Faktiski formāti, lai modelis izvēlās pats, vai tas ir PDFs, vai tas ir Excel formāts, vai Word dokumentu formāts. Tātad, tā ir brīva viņa izvēle, bet mēs sagaidām tātad visus šos dokumentus jau kā rezultātu. Norādījām aģenta režīmu, un tad mēs arī uzreiz redzam, faktiski arī uzreiz pastīsimies, ko mums modelis dara. Mēs šeit arī redzam, faktiski, kas notiek, ka modelis sāk meklēt internetā. Tas, protams, viss notiek angliski. Un viņš ir atvērs pārlūku. Viņš meklē vēl papildus gan par šo anketu vairāk informācijas, kas ir nepieciešama, kāda nepieciešama informācija šajā anketā. Faktiski viņš izpēta arī kaut kādas likuma normas, kas būtu nepieciešams iekļaut šajā anketā. Te viņš jau sāk veidot kaut kādu programmatūru, kas palīdzēs izveidot šos gala dokumentus. Jā, faktiski tas aizņems noteikti kādu laiku, tā kā atgriezīsimies tad, kad jau būs rezultāts sasniegts. Rezultāts ir iegūts. Paskatīsimies, es esmu jau lejupielādējis tātad šo arhīvu, atvērs arī šos failus, lai vienkārši mēs ātrāk varētu viņus apskatīties. Tad šajā onboarding komplektā mums ir jaunā klienta anketa, tad mums ir tāds checklist, kuram ir jāiziet cauri. Tad, kad mēs šo klientu onboardējam, tad mums ir 2 nedēļu plāns, e-pastiņš, ko nosūtīt klientam, un tāds iekšējais lielais uzdevums saraksts. Tātad pastīsimies, kā tad tas viss izskatās. Tātad šis ir mūsu e-pasts, kas tika uzģenerēts, ko varētu sūtīt klientam. Tātad laipni lūdzam, nākamie soļi, tātad paldies, ka izvēlējāties sadarboties. Un tad te jau ir pa soļiem norādīts, ko klientam darīt tālāk. Tātad klientam ir pievienotas arī, tātad būtu jāpievieno šajā e-pastā šie sagatavotie materiāli, tātad ir norādīts, ka jāizpild šī klienta anketa, jānodrošina šīs piekļuvas, kas ir lūgtas, jāielādē dokumenti. Un te jau ir norādīts tie nākamie soļi, ko klients var sagaidīt, ka jūs sagatavosiet sistēmas, sazvanīsieties, tad jau uzsāksiet darbu. Smuki, protams, šeit mērķis nebija vairāk analizēt šo saturu, cik tas ir kvalitatīvs, bet tas ir bieži vien labs izējas punkts, no kā sākt, respektīvi uzģenerēt jau šādu struktūru, un tad jau jūs to varat mainīt, rediģēt pēc jūsu ieskatiem, pēc jūsu atkarības no jūsu klientiem, atkarīgs no jūsu biznesa procesiem un tā tālāk. Tad pastīsimies, kas tad ir šajā klienta checklista sarakstā, ko mums ir uzģenerējis. Bet tas galvenais, ko es gribēju parādīt, tas, ka tātad mums ChatGPT ir uzģenerējis virkni ar materiāliem, viņus arī savā ziņā sasaistīs kopā, tātad šajā ielūguma e-pastā ir
atsaucas uz pārējiem dokumentiem, uz tātad šo anketu, kas būs jāizpilda, un uz arī darbiem, kas tiks darīti attiecībā uz šo klientu. Un tad šeit jau ir klienta checklists. Tātad mums ir jāiegūst uzņēmuma reģistrācijas apliecība, statūti, PVN apliecība un tā tālāk bankas kontu izraksti par 12 mēnešiem. Un faktiski te jau mums ir plāniņš, bankas kontu izraksti ir iesniegti, varam atzīmēt, kad ir izpildīts. Šīs viss ir, attiecīgi mēs ar šo dokumentu jau varam strādāt. Protams, jūs gadījumā iespējams te ir kaut kas jāmaina, jāpapildina un tā tālāk. Bet atkal, ja jums šāds onboarding process vēl nav izveidots, šis varbūt ir labs atspērienu punkts, no kā sākt un nevis visus šos punktus mēģināt izrunāt un izdomāt un aprakstīt, bet vienkārši rediģēt šo jau gatavo checklistu. Tātad, šis ir par iekšējo uzdevumu saraksts, tātad te jau ir pat atbildīgās personas, jūs varat norādīt, termiņš attiecīgi, arī viss, kas attiecās uz šo klientu. Faktiski jūs arī varat katram klientam izveidot šādu dokumentu kopumu un atsakot, kā šis klienta onboardinga ceļš veicās. Un šī jau ir klienta anketa. Mēs redzējām arī, ka modelis analizēja dažādus ārējus resursus, lai sagatavotu šo klienta anketu. Lai noskaidrotu tātad, kas ir arī pēc NIL prasībām nepieciešams. Te jau var redzēt par īpašniekiem. Ir informācija par rezidences valstīm. Tātad, faktiski te ir ņemti jau vērā būtiska informācija, kas jums ir nepieciešama atbilstoši dažādām likuma normām. Un te mums arī ir, šis varbūt nav tik veiksmīgi vizuāli izveidots, tad prasītos nedaudz pielabot, bet šeit jau arī ir uztaisīts tāds 2 nedēļu plāns iekšējai lietošanai, ko faktiski arī, kas jau apraksta jūsu procesu, kā jūs ar jauniem klientiem strādājat, kā jūs viņus onboardējat, un šo jau faktiski jūs varētu arī nodot piemēram, jums atnāk jauns darbinieks, jauns grāmatvedis, jūs jau varat nodot arī citiem darbiniekiem, protams, atkal pārskatot, pielabojot atbilstoši jūsu vajadzībām. Šo es vēlējos demonstrēt to, ka šeit, protams, es ļoti vienkārši izveidoju šo promptu, šo uzvedni, tātad ļoti īsi aprakstīju to sagaidāmo rezultātu. Šeit jūs varat daudz detalizētāk aprakstīt sagaidāmo rezultātu, tad kādas likuma normas ņemt vērā, kādas ir varbūt jūsu uzņēmuma specifika, varbūt pat iedot jau esošu kaut kā, piemēram, jums iespējams jau ir sagatavots šis onboardinga plāns vai klienta checklists, iedot to modelim un lai viņš to uzlabo, vai lai balstoties uz šo modeli izveido, piemēram, visus šos materiālus aģenta režīmā. Un tādā veidā jūs varat ietaupīt, manuprāt, ļoti daudz laika un bieži vien arī iegūt daudz idejas, jo bieži vien šeit parādās kaut kas jauns, varbūt par ko jūs neesat padomājuši, kas var krietni noderēt šajā, vai pat uzlabot šo procesu. Tā kā šis jau bija tāds nosacīts sarežģītāks, tas bija sarežģītāks uzdevums modelim, bet es ar šo vēlējos nodemonstrēt šo aģenta režīmu. Tā aģenta režīma, tas galvenais iegums ir tas, ka viņš spēja izdot nevis tikai tekstuālu rezultātu, bet viņš spēja ģenerēt gan failus, gan bildes, gan iet internetā dažādās lapās, apkopot kādu informāciju, respektīvi izdarīt vēl daudz vairāk nekā tāds standarta dialogs ar ChatGPT. Tas šodien arī viss. Paldies par uzmanību. Tā kā es ceru, ka kaut kas no šī visa noderēja. Informācija nebija pārāk daudz, bet tāda, ko es pats arī, faktiski tādas lietas, ko es pats ikdienā izmantoju. Un tad jau tiekamies jau noteikti kādā citā reizē. Paldies un veiksmi darbā. Un laimīgu jauno gadu!